Esiet sveicināti Milī platformas biznesa apmācībā. Milī ir jaudīga platforma jūsu biznesa paplašināšanai un automatizācijai, bet tās apgūšana tomēr prasīs nedaudz jūsu laika un pacietības. Šajā apmācībā mēs ātri izvadīsim jūs cauri galvenajiem soļiem, kas jums būs jāveic, lai uzsāktu biznesu mūsu platformā. Uzreiz pēc tam, kad būsiet pabeiguši reģistrācijas procesu un ienākuši savā kontā, dodieties uz sistēmas sadaļu struktūrvienības un izveidojiet vienu vai vairākas struktūrvienības. Ar struktūrvienībām mūsu sistēmā tiek uzskatītas jūsu fiziskās pakalpojumu sniegšanas vietas, kurās jūs apkalpojat klientus vai no kurām jūs veicat savu komercdarbību. Tā var, piemēram, būt jūsu studija vai mācību klase, bet ja jūs sniedzat pakalpojumus ārtelpās vai vietās, kurām nav konkrēta adrese, vienkārši norādiet savu faktisko uzņēmuma adresi. Ja jums rodas problēmas veikt kādu darbību vai arī nesaprotat, kas darāms konkrētā sistēmas sadaļā, meklējiet šādu pogu ar jautājumu zīmi. To nospiežot atvērsies detalizēta video instrukcija. Uzreiz pēc tam, kad jūs izveidojāt struktūru vienību, dodieties uz sadaļu lietotāju un pievienojiet savus darbiniekus, kā lietotājus un piesaistiet tos struktūru vienībām. Ja piesaistīsiet tos struktūru vienībām, tad tādā veidā arī nodrošināsiet atbilstošu piekļuves tiesību piešķiršanu, kas atbilst gan lietotāja lomas tvērumam, gan biznesa tvērumam, kuru būtu jāpārvalda konkrētam lietotājam. Piemēram, lietotājs redzēs tikai tos pakalpojumus un klientus, ko apkalpojat šajā struktūru vienībā. Ak jā, un neaizmirstiet arī, ka jūsu darbinieku lietotāju profilā ir iespēja norādīt publicējamo aprakstu, ko redzēs jūsu esošie un potenciālie klienti. Ja plānojat publicēt savu darbinieku profilus, aprakstiet tos un ieslēdziet publicēšanas funkciju. Tālāk dodamies uz jūsu uzņēmumu publisko profilu, ko arī ir iespējams aprakstīt. Tajā jūs varat aprakstīt dažos laukos būtiskāko informāciju par jūsu uzņēmumu, taču pārējā informācija, ko norādīsiet platformā, tajā jau automātiski nonāks, piemēram, jūsu struktūru vienību adreses, publicētie darbinieku apraksti, pakalpojumu grafiki un tā tālāk. Un tagad jūs varat ķerties klāt pakalpojumu izveidošanai un publicēšanai. Dodamies uz sadaļu pakalpojumi un spiežam pogu Jauns pakalpojums. Jūs izveidojāt pirmo pakalpojumu, kas ticis izveidots melnraksta statusā. Jums nāksies uzmanīgi iziet cauri tā iestatījumiem un konfigurēt tos, pirms varēsiet to publicēt. Ļoti būtiski ir iepazīties ar detalizēto apmācību video pakalpojumu izveidei un administrēšanai. Šī ir sarežģītākā mūsu sistēmas daļa un ir ārkārtīgi svarīgi izprast, kā darbojas mūsu pakalpojumi pirms jūs tos publicējat. Visticamāk, ka veidojot pakalpojumu ekrāna augšpusē jūs ieraudzīsiet dzeltenu paziņojumu par nepieciešamību pievienot licences informāciju. Licencēšana ir būtiska mūsu sistēmas sastāvdaļa, ar kuras palīdzību mēs pārbaudām, vai mūsu partneru pakalpojumu jomās, kurās ir nepieciešams speciāls atļaujas vai licences, ir licencēti. Lai iesniegtu mums licenci, dodieties uz sadaļu licencēšanu un iesniedziet licenci, ko izsniedza jums konkrēta pašvaldība vai cita valsts pārvaldes iestāde. Tiklīdz norādīsiet visu nepieciešamo informāciju un iesniegsiet mums pieteikumu, mēs pavisam drīz to pārbaudīsim un ļausim jums publicēt pakalpojumu.